sveicieni visiem, jā, vēl vienreiz, un bērni tad dodas uz skolu un svētdienas kopā ar Valdi. Bet mēs šodien parunāsim un par Dievu vārdu. Bet pirms mēs sākam kaut ko, es gribu labas ziņas ir, ja? Kā jau es pagājušais minēju, varbūt Edīta Virka uzlikt mums par 16, 17 un 18, ja? Mēs varētu uzlikt un padalīties par pasākumu, kas ir plānots mums 16, 17 un 18. februārī. Tas būs kopā šeit, draudzes telpās 2 dienas un 6 dienas mēs būsim citur, ja? Kopā ar evaņģēlistu Dermotu Landiju. Tad mums būs šeit evaņģelizācijas nedēļas nogale, kurā mēs piekdienas vakarā tiekamies šeit. 7 būs slavēšana, būs aizlūgšanas. 6 mēs dodamies uz Ministry of Jesus telpas. Tas ir netālu tepatās, telī formatā. Un mēs tur pavadīsim visu dienu, tad neliela apmācība būs, un tad dosimies ielās evaņģelizēt. Un svētdien mēs atkal esam uz dievkalpojumu atpakaļ, ja? 4 kā vienmēr kopā ar Dermotu. Ja? Tātad jūs varat redzēt posteru, arī varat iet mūsu Facebook mājaslapā, un tur ir viss nepieciešamā informācija. Un arī vēl viens pasākums, kas pavisam tuvu ir jau šo sestdienu, ir 3. februārī pasākums, kurus mēs rīkojam katru 2. nedēļu, kad mēs nākam kopā vienkārši, lai būtu sadraudzībā, iepazītos ar jauniem cilvēkiem un kaut ko kopā forši padarīt. Un šoreiz mēs dosimies pārgājienā no Dalkī uz tur tāds kalns ir, neatceros, kā viņš sauc, bet atklāsim sezonu, ja? Pārgājienu ar sadraudzību, ar pikniku. Tā kā būs forši, Dievs gādās arī par super laiku. Laikam mums nebūs šitā informācija, bet Facebookā jūs to varat atrast. Droši ieiet, atrodiet šo te informāciju un pievienojieties šim pasākumam. Ik viens ir laimīgi aicināts, tur ir visām vecuma grupām, tur nav tikai jauniešiem vai manā vecumā, bet jebkurš bērni, mātes, viss tur nav nekas tāds fiziski smags darbs nepieciešams. Ok, tātad pievienojieties droši uz šiem pasākumiem. Ik viens dalieties ar šo informāciju, jo tā mēs varam aizsniegt vairāk cilvēkus, protams, arī. Bet šodien mēs parunāsim par ļoti būtisku tēmu, kas ir nepieciešama ikvienam, jā. Jo tēmas, tātad nosaukums, svētums nosaukums ir katram cilvēkam vajadzīga ir dvēseles dziedināšana, ja? Tad katram ir nepieciešama dvēseles dziedināšana. Un sāksim ar to. Varbūt var nepiekrist, ja, un teikt, man nevajag, man viss ok, ja. Bet sāksim ar to, ka katram ir nepieciešama dvēseles dziedināšana. Jo katram no mums šī dvēsele ir ievainota. Un tad, kad mums ir nedziedināta dvēsele un ievainota dvēsele, tad apzināti vai neapzināti atstāja iespaidu mūsu emocijām un garīgo stāvoklim, ja? Un, kā mēs zinām, mūsu garīgais stāvoklis un mūsu emocijas kontrolē mūsu dzīves. Mūsu dzīves izvēles, uzvedību, attieksmi un lēmumu pieņemšanu. Ja, tātad, ja tev dzīvē viss nav kārtībā ar šīm lietām, ja, ar uzvedības traucējumu, tev ir slikta attieksme, un tu pieņem nepareizes lēmumus un izdari nepareizes izvēles, tas nozīmē, ka tev ir problēma ar dvēseles dziedināšanu, ja? Tev ir nedziedināta dvēsele. Un ļoti daudziem cilvēkiem mūsdienās ir problēmas. Viņu dzīvēs ir problēmas, viņu dzīvēs ir atkarības un viss kaut kas, un tas ir tikai un vienīgi no nedziedinātas dvēseles.
Citi varbūt netic tādām lietām, ka vispār tāda dvēsele, bet pārsvarā, cik es zinu cilvēku, viņi tic, ka ir dvēsele, cilvēkam. Jo visam, kas ir šī pasaulē, ko mēs varam redzēt, ir garīgais pirmsākums. Un arī dvēselē, arī mums ir pirmsākums. Visām lietām. Un vispirms ir garīgais, un tikai tad ir dabiskais. Un es gribu ieskatīties Bībelē, un tā būs 1. Mūzes 1.1, kur skaidri redzams. Un te ir ļoti vienkārši viss pateikts. Tas ir pašā iesākumā, pašā Bībeles sākumā ir rakstīts, ka Dievs iesākumā radīja vispirms debesis un tad zemi. Tātad pirmais ir garīgais un tad tikai fiziskais. Vispirms Dievs radīja to, kas ir debesīs, viņš vispirms radīja garīgo pasauli un tad viņš radīja tikai cilvēku un zemi. Visamā zemi un cilvēku. Un mūsu dvēsele, tas nav fizisks nekas, tas ir garīgs. Un mēs varam ieskatīties šī schēmā, ko Edijs uzliks, no kā tad sastāv cilvēks. Un kā mēs varam redzēt, šeit cilvēks sastāv no 3 daļām. Tātad cilvēks ir 3-daļīgs. Kā mēs zinām, arī Dievs ir 3-daļīgs, Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Svētais Gars. Tāpatās arī Dievs ir radījis cilvēku pēc savas līdzības, pēc savu tēlu. Un viņš ir devis cilvēkam 3 daļas. Kā es saku, fiziskā daļa, mūsu ķermenis. Mēs dzīvojam ķermenī. Tas ir fizisks, mēs to varam sataustīt, mēs to varam saredzēt. Un tad ir iekšā mums dvēsele. Un dvēsele arī sastāv no 3 daļām. Tātad dvēselē ir prāts, emocijas un griba. Un tad ir iekšā pavisam dziļi mums ir gars, kas nāk no Dieva. Un kas tad ir dvēsele? Ja šodien mēs specifiski runāsim par to, kas ir dvēsele, jo mums taču ir vajadzīga dvēseles dziedināšana, vai ne? Tātad, kas ir dvēsele? Tātad dvēsele ir psiholoģiskā mūsu daļa, kas sastāv no tātad prāta, gribas un emocijām. Un tā ir daļa no mūsu iekšējās būtības, ko ir radījis Dievs, lai atspoguļotu un izpaustu sevi. Tad Dievs mums ir devis dvēseli, lai mēs atspoguļotu Dievu. Jo, kā jau es minēju, Dievs radīja cilvēku pēc ko? Pēc savas līdzības un pēc sava tēla. Tad vispār Dieva griba mūsu dzīvēs, lai viņš tiktu atspoguļots tajās. Tas ir ļoti svarīgi Dievam. Un tad mēs ieskatīsimies vienā rakstvietā, tas ir Lukas 1, 46, 47. Un kā mēs varam redzēt, šeit runa ir par Mariju, tātad Jēzus māti. Un viņa saka, mana dvēsele slavē to kungu, un mans gars gavilē par Dievu, manu pestītāju. Tad mēs varam redzēt, ka gars un dvēsele, tās ir 2 dažādas lietas, Tas nav viena tā pat lieta, kā es teicu. Un tātad gars ir tas, kas mums ir iekšā, kas ir mums no Dieva. Un dvēsele tā ir mūsu psiholoģiskā daļa. Tad mēs Dievu varam slavēt un pielūgt garā un arī ar dvēseli, ar savām sajūtām, ar emocijām, ar prātu, ar gribu. Tātad gars un dvēsele, tas nav viens un tas pats. Bet tad, kad cilvēks netic Dievam, kad viņš nav pieņēmis Jēzu savā sirdī, tad šis gars, kas ir viņā, ir miris, viņš ir nedzīvs. Jo atkal mums jāatgriežas pie Bībeles pirmsākumiem, pašs radīšanas stāsts, kurā Dievs radīja visu, un viņš radīja cilvēku pēc savas līdzības tēlu. Un viena lieta viņš viņam tikai aizliedz, tas ir
neņemt un neaizskart šo aizliegto augli, ko diemžēl cilvēks pārkāpa un notika grēkā krišana. Un kas notika šī grēkā krišanas brīdī? Tad, kad notika grēkā krišana, kad cilvēks pārkāpa aizliegto, šīs abas cilvēka sastāvdaļas, tātad gars un dvēsele tika ievērojami bojāts. Un cilvēks pilnībā pazaudēja Dievu radīto un doto funkciju. Ja? Dievs radīja cilvēku ar īpašu funkciju, ar īpašu nodomu, bet, diemžēl, cilvēks to visu pazaudēja. Un gars un dvēsele tika sabojāti. Ja? Mūsu gars iekšā nomira. Tātad, ko nozīmē gars? Kāda ir gara funkcija? Ja? Gars ir tas, kas sazinājās ar Dievu, bija attiecībās ar Dievu. Tad, kad gars nomira cilvēkam, viņš vairs nespēja sazināties ar Dievu. Viņš vairs nespēja pieņemt Dievu. Cilvēks sākās šis tā kā liels caurums starp Dievu un cilvēku parādījās. Jā, pazud šī saikne. Tas notika ar garu, ja gars nomira. Līdz ar to arī atnāca fiziskā nāve. Bet arī dvēsele tika sabojāta, ja? Un sagrauta. Un viņi vairs nespēja atspoguļot Dievu. Jo, kad mēs lasām Bībeli un lasām šo radīšanas stāstu un grēkā krišanu, tur ir atspoguļots tas, ka cilvēks sagrēkoja, uzreiz ienāca kauns, uzreiz ienāca bailes, viņš sāka slēpties no Dieva, viņš sāka vainot vienu otru un atnāca visas tās sliktās lietas, kas pirms tam cilvēkam nebija pazīstams. Un tātad gan dvēsele, gan mūsu gars tika ievērojami sabojāti. Tas nodara milzīgi kaitējumu cilvēkam un viņa dvēselē un viņa garam. Bet pats sliktākais ir tas, ka tas viss ir pārmantojis, ja? Tas nav tā kā mēs tagad ir pagājušos, ļoti daudz tūkstoši gadi, un Jēzus ir atnācis, un tā kā mēs tā forši viss, un mēs cik te kristieši un kristiešu ģimenēs piedzimuši, un viņi domā, varbūt uz mums tas neatiecas, jo es esmu piedzimis kristiešu ģimenē, bet nē, draugs, grēks pārmantojas. Un šī problēma pārmantojas. Un mēs to iegūstam no saviem vecākiem, un tādēļ ik viens pat bērniņš, kurš piedzimst kristīgā ģimenē, viņam ir nepieciešama dvēseles dziedināšana. Un arī cilvēks, ja, kurš ir piedzimst kristīgā ģimenē, tas jau nenozīmē, ka viņa vecāki ir perfekti ideāli, viņi tagad uzaudzinās viņu tā, ka viņam nebūs nekādas tur emocionālās problēmas vai traumas. Mēs esam tikai cilvēki, ja, un arī kristieši pieļauj kļūdas. Bet mums ir vajadzīga šī dvēseles dziedināšana, un mēs to varam izdarīt tikai sadarbībā ar Dievu. Tāpēc, ka tad, kad cilvēks krīt šī grēkā un pazaudē to visu, viņš to var atgūt tikai sadarbībā ar Dievu. Un tas ir ikvienam cilvēkam, kā jūs teicu. Tas nav tā kā, ot uz kristiešiem tas neatiecas, vai uz tie, kas piedzimuši kristīgā ģimenē, tas neatiecas, nedraugs. Tas attiecas pilnīgi uz vienu cilvēku, kas dzīvo uz šīs planētas. Ikvienam cilvēkam ir nepieciešama dvēseles dziedināšana. Lielākā mērā vai mazākā mērā, to es nevaru pateikt, bet viņi ir nepieciešami. Tā kā tas attiecas arī uz tevi, tas attiecas uz mani un uz vienu, kas skatās šodien. Un mēs gribu parunāt vairāk šodien par šīm dvēseles daļām, no kā tad mēs runājām sastāvdvēseli un konkrēti par šīm daļām iziesim cauri. Un tātad pirmā dvēseles daļa, kā jau mēs runājām, bija prāts. Un Dievs mums ir devis prātu, paldies viņam par to. Mēs neesam nekad dzīvnieki, ja? Mums ir saprāts, mēs esam gudri. Mēs esam gudri. Jā. Amen. Un par ko tad atbild prāts? Prāts tātad ir tas, kas zina, apsver un atceras. Tātad prāts atbild par domāšanu. Un tev ir dots prāts, lai tu domātu. Ja? Ja tu nedomā, tad tu neizmanto to, ko tev Dievs ir devis un savu funkciju nepildi. Un Psalms 139:14 saka, Dāvids saka, es tev pateicos, ka esmu tik brīnišķīgi
radīts, brīnišķīgi ir tavi darbi, mana dvēsele to labi zina. Un šeit Dāvids ar savu prātu apzinās, ja, viņš saka, mana dvēsele, tātad prāts, manas maņas, visas zinties, ka tu esi man brīnišķīgi radījis, ja. Tad Dievs mums dod prātu, lai mēs atpazītu viņu, apsvert un pārdomāt viņu darbus. Arī citu psalmu, kur Dāvids raksta, es pārdomāju tavus baušus, es pārdomāju tavus darbus, es pārdomāju to, ko Dievs dara. Un lai saprastu un atcerētos viņa vārdu. Tāpēc Dievs mums ir devis prātu, tad, kad tu lasi viņa vārdu, lai tu to atcerētos, lai tu to paņemtu, ja, un tas iesakņotos iekšā. Tātad mums ir jālieto savs prāts. Mums ir prāts domāts, lai mēs domātu. Un domāt par ko? Ne jau par kaut ko nevajadzīgu, par kaut kādām pasaulīgām lietām, nē. Prāts mums ir dots, lai mēs domātu par Dieva lietām. Par Dieva lietām. Par Dieva darbiem. Par Dievu vārdu. Saprot? Jo mēs ar prātu radām. Mēs prātu izmantojam kā radīt, jo vispirms bija doma un tad ir darbība. Tā ir? Vispirms ir doma un tad ir darbība. Vispirms mēs domājam un tad mēs darām. Tad mēs ar prātu radām. Bet ja tu nedomā par Dieva lietām, ja tu nedomā par Dievu vārdu, bet domā par kaut ko citu, tad ko tu radi? Neko labu tu nevar radīt. Tu radi tās lietas, kas ir pasaulīgas lietas. Ja? Mums ir jādomā Dieva domas, Dieva darbi. To tāpēc Dievs arī mūs radīja, lai mēs par to domātu par viņu. Nākošā mūsu ķermeņa sastāvdaļa, nevis dvēseles sastāvdaļa, ir griba. Griba. Un par ko tad atbild griba? Tātad griba ir tā, kas pieņem lēmumus un izdara izvēles. Ja? Tātad vai nu atsakās, vai pieņem kaut ko. Un griba arī meklē. Griba arī meklē. Tātad Ijāba 6:7 ir teikts, mana dvēsele atsakās tam pieskarties. Tātad mana dvēsele atsakās tam pieskarties, un tam līdzīgi man varības negašības. Tātad Ijābs savā dvēselē atsakās pieskarties. Tātad mūsu griba ir tā, kas pieņem izvēles. Un tu vari pieņemt, vai tu vari atteikties. Un Dievs ir tas, kas piedāvā mums labas lietas, bet mums ir arī kāds, kas piedāvā sliktas lietas. Un tava griba, jo tā ir brīva griba, ir iespēja izvēlēties, pieņemt vai pareizs lēmums vai nepareizs lēmums. Vai nu atteikties vai pieņemt to, ko Dievs grib tev dot. Un kāpēc Dievs mums ir devis brīvu gribu? Mēs neesam roboti, mēs neesam kaut kā tādi, kurš tagad piespied podziņu vai pateic, un mums jādara. Nē, jo Dievs ir devis brīvu gribu, jo savādāk mēs nespētu mīlēt, ja mums būtu piespied kārtā. Un tāpēc Dievs grib, lai tu izvēlies viņu, lai tu izvēlies pareizas lietas. Tāpēc mūsu griba ir ļoti svarīga sastāvdaļa, ko Dievs mums ir devis. Tālāk nākošais. Un trešā sastāvdaļa ir emocijas. Ja? Emocijas. Tev ir emocijas? Tev ir Dievs devis emocijas, vai ne? Bet kādas emocijas tev ir? Jo emocijas mums ir dažādas. Ja? Tātad emocijas. Mēs varam izrādīt mīlestību, mēs varam izrādīt prieku, bet mēs varam arī sajust naidu, mēs varam bēdas sajust, un visādas arī negatīvas emocijas. Ja? Un emocijas atbild arī par vēlmēm, par to, ko mēs gribam. Un šeit būs divas rakstvietas, kur mēs varam redzēt, cik dažādas ir mūsu emocijas. Un tātad Salamana augstā dziesma 1:7 ir rakstīts.
Saki man tu, mans draugs, ko tā mīl mana dvēsele. Tas nozīmē, ka dvēsele, ja, ka emocija, mīlestība tā ir emocija, ja, ar ko mēs varam just, un tas ir viss saistīts, ja. Vispirms mīlestība nāk no emocijas, ja. Nākošais ir 1. Samuēla 36. Šeit ir rakstīts, tūlīt es atradīšu. Šeit ir rakstīts, ka Dāvids bija lielās briesmās, jo ļaudis taisījās viņu nomētāt akmeņiem, tāpēc, ka ikviena cilvēka sirds bija sarūktināta. Ja? Tātad mēs redzam, ka te ir gan mīlestība, gan sarūktinājums. Ja? Tātad divas dažādas situācijas. Ja? Un šīs emocijas tātad piemīt cilvēkam gan pozitīvas, gan negatīvas emocijas. Bet kā jau es teicu, cilvēks pirms gala kā krišanas, viņam nebija tādas negatīvas emocijas. Viņas tās ir grēka seks arī. Pozitīvas emocijas nāk no Dieva un negatīvas emocijas mums piespēlē sātans. Ja? Tātad negatīvas emocijas mums Dievs nekad nedos, tāpēc, ka viņš mūs nav tādus radījis. Viņš mūs radījis, lai mēs mīlētu, ja? Lai mēs justu prieku, mieru. Un mēs zinām, mēs varam ieskatīties Bībelē un pašā pēdējā atklāsmes, ja, grāmatā ir teikts, ka mēs arī dziedājām pagājušajā nedēļā, kad Dievs noslaucīs visus mūsu asaras no mūsu acīm, un bēdu vairs nebūs, un ciešana vairs nebūs, un sāpju vairs nebūs. Beigās Dievs negrib mums ne ciešanas, ne sāpes, ne negatīvas emocijas. Viņš to negrib, bet, diemžēl, tās ir grēka sekas, kas ir ienākušas mūsu dzīvē. Un mums ir šīs emocijas, un mums ir jāsaskaras ar to ikdienas. Protams, mēs dzīvojam šo dzīvi, un mēs nedzīvojam šo dzīvi perfektā pasaulē. Ja? Nav perfekts pasaules, ir ļoti daudz nepareizu lietu. Un tad, kad mēs dzīvojam šo dzīvi, ja, mēs piedzimstam jau tādi, kuri jau piedzimst ar iedzimtu grēku, ja, mums jau ir dvēseliskas problēmas. Un tad, kad mēs dzīvojam šo dzīvi, mēs vēl vairāk saskaramies, un vēl vairāk mūsu dvēsele tiek ievainot, ja. Mēs iegūstam dažādas arī dvēseliskas sāpes un traumas, ievainojums, kas vēl vairāk un vēl vairāk padziļina šo problēmu. Ja cilvēks dzīvo šo dzīvi bez Dieva, un jo ilgāk jo viņš dzīvo, jo vairāk viņam ir dvēseliskas sāpes un traumas. Un citreiz ir tā, ka visbiežāk tas viss nāk no ģimenes. Ja? Visbiežāk tas nāk no ģimenes, kur mēs iegūstam pirmo iespaidu. Ja? Ja tev vispār ir bijusi ģimene, ja tev ir bijuši normāli ģimene, mamma un tēts, tad jau ir labi, bet ļoti daudziem nav. Ļoti daudziem nav šīs ģimenes, un līdz ar to viņiem jau ir trauma, ja? Jo man tak neviens nav mīlējis, man ir atstājuši mani vecāki, ja? Tā jau ir trauma, mīlestības trūkums, vakums, ja? Tāpatās dzīvojot arī ar vecākiem vai ar vienu vecāku, ja? Var iegūt dažādas emocionālas traumas. Tātad, kā jau es teicu, lielākais ir mīlestības trūkums, jo Dievs ir mīlestība, viņš mūs ir radījis, lai mēs mīlētu. Bet ja mēs esam izjutuši mīlestības trūkumu savā dzīvē, tas mūs ievaino, ļoti ievaino. Tālāk, kas vēl var būt kaut kāda emocionālais bulijs, ja? Varbūt, ka tev vecāki nav varbūt fiziski ietekmējuši, bet varbūt tev ir emocionāli bulijoši, ja? Tu teikuši, tu neesi nekas, tu esi tāds, tu izskaties tādu, vai tu šitā, vai tas ir labāks par tevīm un tā. Tāpat skolā visādas lietas, ja? Īstenībā maz bērni ir nežēlīgi, ja mēs zinām, ja viņi ir ļauni īstenībā. Varbūt rādījuši uz tev pirkstiem, vai spļaujuši virsū, vai raustījuši matiem. Tas arī ļoti daudziem tas ir ietekmē, ja. Tālāk arī fiziski, citi ir tikuši fiziski ietekmēti, ja. Tur vecāki varbūt ir pēruši, vai vēl nezinu kā raustījuši tev, vai plēsuši tev matus, vai ne, visādas briesmīgas lietas ir dzirdētas. Jo bērniem, mums tā var likties, bet bērni atceras, tas viņiem atstāja cīši rētas dvēselē. Dvēselisks rēts viņiem paliek no fizikas ietekmēšanas.
Viņi to atcerēsies visu mūžu, tu viņu saistīsi. Tā kā padomājiet, mīļie vecāki, ko jūs darat bērniem. Tāpat tās rodas dažādas nepiedošana, aizvainojumi, zaudējumi, nāve. Mēs saskaramies ar nāvu un zaudējumu, vai ne? Cilvēks agrib vēl nomirst, ja mēs esam pazaudējuši savus radiniekus, vai ne? Savus vecākus vai vecvecākus, vai brāļus vai māsu. Un tas arī rada šo dvēseles ievainotību. Viss šīs lietas. Ja? Nepietiek ar to, ka mēs kā jau piedzimstam jau, ka mēs jau esam ar problēmu, ar defektu, ja, dvēselē, bet nē, mums vēl ir ceļš jānoiet, un mums vēl vairāk ir uzkrājas šie defekti. Un es saku, tas attiecas uz ikvienu cilvēku. Vienalga, vai tu esi kristiešu ģimenē dzimis, vai kādā ģimenē, tam nav nozīmes. Tev vienalga ir vajadzīga dvēseles dziedināšana. Tātad nākošais, par ko mēs parunāsim, kā izskatās nedziedināta dvēsele, lai mēs saprastu, ar ko mums ir darīšana. Man īstenībā ļoti viegli ir par šo tēmu runāt, kāpēc, kad es esmu ļoti labs piemērs. Un es zinu, kāda izskatās nedziedināta dvēsele, es zinu, ko Dievs var paveikt. Jo es esmu pats saskārusies un skājis caur tam procesam, kā notiek dvēseles dziedināšanā. Un tad kā izskatās nedziedināta dvēsele. Un jums ir svarīgi to saprast, tāpēc, ka jūs ar to noteikti saskarsīties. Varbūt jums ir nedziedināta dvēsele, bet jums būs noteikti ceļā cilvēki, kuriem ir nedziedinātas dvēseles. Un jums ir jāmāk atpazīt šie cilvēki un saprast, un nevis apvainoties uz to cilvēku, ja, bet saprast, ka viņš ir nedziedināts cilvēks, ka viņš ir reāli ievainots simts cilvēks. Ja. Un tāpat kā cilvēkam, kuram vajag ārstēšanu fiziski, tāpat šim cilvēkam ar dvēseles ievainojumiem arī vajag dziedināšanu. Un pirmkārtam jau viņam vajag mīlestību. Ja. Bet tātad, kāds ir pazīmes? Tātad cilvēks, kuram nedziedināta dvēsele, viņam ir dziļš dvēselisks vakums, tātad tukšums. Viņš neko nespēja just. Man ir bijis tā, ka es nespēju just nekādas emocijas. Vispār pozitīva emocija nav, un ir tikai negatīvas emocijas. Tas nozīmē, ka ir dvēselisks vakums, ir pat depresija, tumsība tāda pār tevīm. Tu neko nejūt. Un tādi cilvēki parasti, ko viņi dara? Viņi pilnīgi iet un noslēdzās un aiziet sevi. Viņi kļūst nejūtīgi, viņi kļūst nerespons, kā Latvijas būtu. Viņi nedod pretī, un viņiem var runāt, vai kaut ko. Viņi pilnīgi nereaģē uz to, ko viņiem saka. Viņi ir kļuvuši nejūtīgi. Tas nozīmē, ka viņi ir ieslēguši savu dvēseli, nevienu uzmūrējuši šo mūri, un viņi nevienu nelaiž savu klāt. Un tad ir otra tipa cilvēki, kam ir nedziedināta dvēsele, un viņi ir kļuvuši toksiski un ļauni. Ja? Tātad cilvēks, kurš ir ar nedziedinātu dvēseli, viņš atkal tieši otrādi toksisks. Viņš ir uzbrūkošs, viņš runā agresīvas un negatīvas lietas. Bieži vien tādiem cilvēkiem ir izteikts atkarības, ja? Vai alkohols, vai narkotikas, vai kaut kādas citas atkarības. Tāpat viņiem ir izteikts uzvedības problēmas, emocionāls problēmas, slimības kā veģetatīvā distonija un depresija ļoti izteikts. Tālāk psihiskas problēmas, pat līdz psihiskām tādām slimībām izteiktām un stiprām. Tālāk, kas vēl? Šie cilvēki ļoti viegli apvainojas. Ļoti viegli viņi apvainojas. Nedod Dievs tu uz viņu ne tā paskatīsies, nedod Dievs tu viņu. Un viņš tāpat nav, viņam personīgi nekas jāsaka. Viņš dzirdēs to, ko viņš grib dzirdēt. Ja? Ja, tev nav jāsaka viņam kaut kādas speciāla lietas, lai viņu aizvainot. Nē, viņš klausīsies un viņš dzirdēs to, ka tu viņu apvaino. Ja? Tāpat viņi arī apvainos citus, kas vēl būs vainos citus. Ja? Un viņi ļoti viegli aizskaitinājumi. Cilvēki, tātad, kuriem ir ievainots dvēseles. Un ja tu viņiem izdarīsi kaut kādu aizrādījumu, ja, vai iedos kādu kritiku, viņi tev uzreiz pat taisno uzbruks un gribēs un apēdīs tev. Ja. Viņi nespēs uztvert kritiku. Ja. Tātad tāds izskatās cilvēks, kuram ir nedziedināta dvēsele. Ja. Un, diemžēl, cik jūs tāds cilvēks pazīstat? Es visu. Visu paskaties spogulī, ja? Varbūt tās, bet lielākā vai mazākā bērnā
bet, diemžēl, tas viss veido slimu, neveselu sabiedrību, ģimenes un pat veselas valsts. Jo viss tāds staigā apkārt un nedziedinātām dvēselēm. Un tad mēs nonākam tādā situācijā, kāda mums ir, vai ne? Un kāpēc es visu to runāju? Jo Dievs, vispār es gribēju runāt par citu tēmu vispār šodien, man nebija vispār vēlēšanās par šito runāt. Bet Dievs man parādīja, tā kā mēs esam šeit draudze Latvijā, Īrijā, un Dievs grib aizsniegt, jo viņam plāns ir katrai nācijai, katrai šī ģimenei, katram cilvēkam viņam ir plāns. Un Dievs man parādīja, cik latviešu nācija ir nedziedināta dvēseles, ļoti ievainot cilvēku. Un viņi nevienam neusticas. Viņi ir skaudīgi, viņi ir novīdīgi, viņi ir ļauni, viņi ir nepateicīgi. Es pat grūti atrast kaut ko pozitīvu, ko pateikt, ja godīgi. Un tad, kad tu palasi tos komentus, kad tu palasi vai parunā ar kādu, labāk vispār latviešiem nepīties, viņi ir tādi un šitādi. Un es saku, Dievs, kas tas ir? Un Dievs saka, kā lai aizsniedz šos cilvēkus, kā lai viņiem pieskaras, jo viņi nav aizsniedzami, ja? Viņš saka, viņiem nedziedināts dvēseles, ir ļoti dziļas traumas, ja? No bērnības, no padomju savienības, es nezinu, no visām veida lietām. Un tā ir milzīga problēma. Milzīga problēma. Un vissliktākais ir tas, ka tas tā kā aburtais loks ir. Un cilvēks ar nedziedinātu dvēseli, kurš ir bez Dieva, viņš ir dzīvo aburtajā lokā visu laiku. Viņš nespēja tikt ārā. Tādēļ, kad nepareizes iestrādes, ja, nepareizes domāšana, nepareizes emocijas, kas viņam ir radušās dēļ tās traumām, ja, viņam liek pieņemt nepareizes lēmumus. Un tas visu laiku atkārtojas. Kā jau es teicu, cilvēkam viņiem depresijas, viņiem tur visādas veģetatīvās distonijas, viņiem visādas atkarības un tā tālāk. Un viņi visu laiku, viņi grib kaut ko savā dzīvē izmainīt, ja? Viņi grib tur darbu atrast, viņi tur grib to, bet viņi nespēja. Jo viņiem visu laiku atkārtos, viņi kaut kādu progresu nedaudz un viņi atkal attiek apakaļ, jo viņi visu laiku ir tajā aplī. Tajā aplī, aburtajā lokā. Kāds ir risinājums tam visam? Vai vispār ir risinājums? Kā tad mēs varam iegūt dvēseles dziedināšanu? Kā iegūt dvēseles dziedināšanu? Īstenībā, ja es teiktu, ka tas ir ļoti vienkārši, es melotu, ne? Ja es teiktu, ka tas ir vienkārši, es melotu. Man tas tiešām nav bijis vienkārši. Man tas nav bijis vienkārši. Bet pats pirmais punkts, ja nav šis pirmais punkts, būtībā tālāk arī nesako nekas cits, ja? Pirmais punkts tātad aizliedz sevi. Aizliedz sevi, tātad sevis aizliekšana, ja? Un es tad izstāstīšu, ko tas īsti nozīmē. Un šeit ir rakstvieta no Mateja 16:24, kurā Jēzus sacīja saviem mācekļiem. Viņš saka, ja kas grib man sekot, tam būs sevi aizliegt, ņemt savu krustu un sekot man. Un ko tad nozīmē sevi aizliegt? Jo ļoti daudz cilvēku to nesaprot. Ko tas vispār nozīmē tagad? Pa ko vispār tas Jēzus tur runā vispār? Bet kā jau es teicu, tad, kad mēs bez Dieva esam, tad mums ir naturālais prāts, ja? Un naturālās emocijas un naturālā griba, kuras ir bojāts. Ja? Mēs būtībā staigājam tādā tā kā erorā visu laiku. Un tas ir tā kā aburtais loks, ja? Jo es ļoti bieži dzirdu cilvēkus sakām, es jūtu, es nejūtu, es domāju, es nedomāju. Un tie cilvēki, kas bez Dieva tādi ir, un tad bieži vien ir šitie gudrie, kas saka, paļaujies uz savu sirdī. Es to saku, mīļais Dievs, ja tu bez Dieva nepaļaujies uz savu sirdi vispār nekādā gadījumā. Nepaļaujies uz savu sirdi. Tur ir erors. Nākošais.
paļauj no domas, ja, tur lieto savu racionālo prātu, tur nelieto. Nu, kā domā, bet nevadies pēc savām domām, viņas nav pareizes. Viņās ir erors, ja. Es nesaku, ka nav jādomā, ne ir jādomā, bet tad, kad tu domā un nepareizi tās domas ir, viņas ir bez Dieva, viņas ir nepareizi. Un tātad aizliegt sevi nozīmē tātad savu maņu noliekšanu, ja, un pieņemšanu to, ko Dievs saka, ja. Tātad mēs atzīstam Dievu kā vienīgo patieso resursu. Un mēs pie viņa vēršamies un saku, Dievs, manas domas, manas emocijas un tas, ko es jūtu, es nolieku malā un vēršos pie tevis. Un pats galvenais, kas tev ir jāsaprot, ir tas, ka tas nav vienreizēja lieta, ko tu izdari. Tas nav tā, vienreiz to izdaru un viss, un tagad es visu brīvs. Ja. Nē, katru dienu tu sev aizliedz. Katru dienu, ja tu gribi sekot Jēzum, tu sev aizliedz un tu ņem savu krustu. Jo, kā lai pasaka, pirmkārt tas ir process, bet sevis aizliekšana tas ir pats grūtākais solis tavā dzīvē. Pats grūtākais solis, kāpēc? Tāpēc, ka ļoti daudz cilvēku nekur tālāk netiek, jo viņi saka, viņiem māca un lasa, ka tas arī lasīja Bībeli tikko, ja? Es saskāros ar lietām, kam es nepiekrītu, kas ir rakstīts Dieva vārdā, un es tam nepiekrītu. Un mans prāts saka, ka tās ir muļķības, un mana griba saka, dodies citā virzienā. Ja? Un pat man tagad ir, kad es gadus esmu ar Jēzu, un es citreiz, ka es pamostos, un man ir katru dienu sev jāizliedz domāt ne tās domas, kas ir Dieva domas. Jāizliedz gribēt darīt to, ko es gribu, bet pieskaņot savas domas Dieva domām, pieskaņot savu gribu Dieva gribai, pieskaņoties Dievam to, ko viņš saka savā vārdā. Jo es nepiekrītu citreiz. Es citreiz nepiekrītu to, ko Dievs saka. Bet es gribu sekot Jēzum, man ir sev jāizliedz. Jo cilvēki, es zinu, man nebūs nekādas izmaiņas dzīvē. Jo tikai caur Jēzu un tikai caur to pieņemot, ko viņš saka, mēs varam iemantot glābšanu, dziedināšanu un pilnīgi atjaunošanu un atbrīvošanu. Jums tas jāsaprot. Un tāpat, ko es šodien arī saku, jums tam nav jāpiekrīt. Bet ja jūs to nepiekrītat, un ja jūs sev neaizliedzat, jums nebūs nekāds izmaiņas. Vienkārši. Nekas jums nemainīsies. Katru dienu sevi aizliegt. Piemērs ir, ja, no Bībelē, ja jūs zinat, Pēteris bija viens no Jēzus mācekļiem, tuvākajām mācekļiem. Un Jēzus, kad viņš ar saviem mācekļiem staigāja 3,5 gadus, viņi dienā bija kopā praktiski, viņš viņus mācīja, viņš viņiem staigāja. Un 3,5 gadus, ja tas ir daudz, mēs te cik esam 1,5 gadu, vai ne? Mēs sekojam Jēzum. Cits varbūt tiešām arī 1,5 gadu seko Jēzum, cits jau tur ilgi. Un 3,5 gadus viņš bija dienā Jēzus, viņš redzēja visu, ko Jēzus darīja. Un tāpat viņš neko nesaprata, ne? Tāpatās viņš izmantoja savus maņas un savu prātu. Un pēdējās dienās, kad Jēzus gāja uz Jeruzālemi, un viņam bija jāiet pie krusta nomirt, un viņš to saviem mācekļiem stāstīja, Pēters pasauc viņu malā, galvenais, ka viņš nevis publiski, bet pasauc viņu malā, un saka, Jēzu, Dievs pasaka, lai tevī tas nenotiek, un viņš teica, atkāpies Sātani. Jo tu nedomā tā kā Dieva prāts, bet tu domā savā karnālajā šajā prātā, jo tu domā kā cilvēks. Tas arī nozīmē sevi aizliegt. Tātad nedomāt nevis tā, kā mēs cilvēciski gribam, bet to, ko grib Dievs. Un ja tu šodien, draugs, nevar sevi aizliegt katru dienu un nepieņem to, ko Dievs saka, nebūs tev izmaiņas. Nebūs tev izmaiņas, diemžēl nebūs, nevar. Tas ir pirmais nosacījums, lai tavā dzīvē sāktos izmaiņas. Tātad aizliedz sevi un seko Jēzum. Ņem katru dienu uz sevis šo krustu un nes. Tas ir krusts, tāpēc, ka tas ir grūti. Pats grūtākais, man liekas, kas savā dzīvē es varu izdarīt, ir aizliegt sevi. Otrs. Attīri savu dvēseli. Attīri savu dvēseli. Ja? Mēs dziedājam šī dziesmā Purify my heart. Ja? Tad attīri, Dievs šķīsti mani. Attīri mani. Ja? Attīri, dvēseles attīrīšana. Ja? Kā notiek šis process? Tad, kad mēs sev esam aizlieguši
un atzīstam to, ka Dievs tas ir vienīgais resurs, pie kā mēs vēršamies, ja? Dievs tas vienīgais resurs, ja? Jo, kā es teicu, nav cits dziedināšanas, kā tikai tāpēc, ka mēs esam no Dieva iznākuši, mums ir garīgais pirmsākums Dievs. Un ja mēs nevaram sev izdziedināt, kā tikai savienojoties ar Dievu, nekā savādāk. Ja? Un tad, kad mēs aizliedzam sevi un atzīstam Dievu kā vienīgo patieso resursu, tad var sākties mūsu dvēseles attīrīšana un dziedināšana. Tikai tam. Un ja tu šodien padomā tā, varbūt tu esi gadus jau kristies, visu tev nedziedināt dvēseli, varbūt tāpēc, ka tu neesi sev aizliedzis, varbūt, ka tu neesi sācis sekot Jēzum. Padomā par to. Jā. Bet tad var sākties dvēseles dziedināšana, attīrīšana, kad tu aizliedzi sev un sāc sekot Jēzum, kad tu sāc vērsties pie viņu. Un šis process notiek tikai un vienīgi caur Dieva vārda lietošanu un pavadīšanu lasot Dieva vārdu. Tātad, ja tu tikko es nācu pie Dieva, tu esi savu aizliedz un saka, Dievs, tu esi vienīgais mans resurs, ņem Bībeli un lasi. Tu vari pat nelūgt, tu vari neko citu nedarīt, bet lasi Bībeli, lasi Dieva vārdu, lasi. Jo vairāk to lasi, jo ātrāk notiks šīs atjaunošanas un dziedināšanas process tevī. Ebrejiem 4:12 saka, ka Dieva vārds ir dzīvs, tas ir dzīvs vārds, tas ir spēcīgs vārds un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu, spiež dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu un locekļus un smadzenes un ir domu un sirds prāta tiesnes. Tātad tikai un vienīgi Dieva vārds, lasot Dieva vārdu, ir tas, kas tev iet iekšā, šķīsta tevi. Viņš ir tas, kas iespiežas un iztiesā tavu domas, tavu sirdi, tavu prātu, ja, šo dvēseli. Viņš izmaina, viņš izdziedina. Tikai vienīgi Dieva vārds. Tikai vienīgi Dieva vārds. Es varu padalīties ar savu tā kā nelielu liecībiem, jo es domāju, ka es varbūt arī atsevišķi ierakstīšu kā liecību, kā man ir noticis dziedināšanas process. Bet tas ir ļoti svarīgi, jo ļoti daudziem cilvēkiem ir staigā nedziedinātām dvēselēm. Viņi nav saņēmuši to dziedināšanu. Un tāpēc nav arī izmaiņas, tāpēc nav arī uzlabojumi, tāpēc nekas nenotiek šī dzīvē. Un tātad, kā man tas ceļš uz dvēseles dziedināšanu, es nevaru pateikt, ka tas ir bijis viss tikai ceļš uz dziedināšanu, ja, jo tas ir noticis tā kā pakāpeniski, jo nākošais punkts būs cits punkts, un varbūt, ka tas arī bija tāds pārēj, ja, ka tā pārēj notikusi, es nezinu, tu nevar tā pateikt, ja. Šodien pienāca tā diena, esmu izdziedinās, tas tā nenotiek, ja. Bet no mēram 5 gadi, ja, tātad tas process, 5 gadi. Jo es skatos uz to tā, ja, cik daudz tev ir bijušas traumas, ja? Cik daudz tu esi ticis sāpināt, cik maz tu esi mīlēts, ja? Un tā tālāk. Man ir ļoti daudz traumas bijušas. Ja? Sāksim ar to, kad, kā jūs teicu, kad bērns piedzimst, viņš jau ir nedziedināta dvēseli. Bet es piedzimu ģimenē, ja, kur man nebija mīlestības, ja, kā tādas, jo mani vecāki vispār man pirmkārt nevēlējās, otrkārt, mana māte un tās apmēram pusgadu viņi kaut ko tur pauķinājās, un tad viņi gāja viens atkarībās, otrs arī kaut kādās atkarībās. Viņiem nebija laiks, viņiem nebija vēlēšanās, un es nekad dzīvē neesmu sajutusi kaut kādu mīlestību no saviem vecākiem nekad dzīvē. Es nezinu, kas ir mīlestība, ja? Man tāda nav bijusi vispār. Tad otrs, tad, kad ne tikai nav mīlestības, bet arī, kad tu redzi visādi emocionāli abuse, physical abuse, ja? Latvijas, kā tas būtu fizisks traumas un garīgs, ja? Kad tu redzi alkoholu lietošanu daudz, kad tu redzi visādus kautiņus, strīdus, ja? Arī, kur bērni ir iesaistīti. Ja? Tas viss atstāja dziļas traumas tavā prātā. Ja? Un pēc tam, protams, arī pieaugot, tu sāc nepareizi rīkoties, ja? Tu pats sāc to darīt, ja? Tur pīpēt, dzert, attiecības meklēt kaut kādas, jo tev ir tas tukšums, ja? Kā es teicu, grība ir tā, kas meklē ko, kā izpildīt to tukšumu, kurš ir Dievam paredzēts. Ja?
Un tad tu sāc arī un atkal traumas, un vēl vairāk traumas, attiecību traumas un tā tālāk, līdz kamēr tu nonāc pie tā punkta, un tu nonāk visi cilvēki. Ja tu dzīvo šo dzīvi bez Dieva, un tu visu laiku tiec šitā te traumēts, un tu tās dvēseli paliek vien traumētāk un ievainotāk, un tu nonāc pie tā brīža, kad tu paliec garīgi un fiziski slims. Man bija tāds brīdis, tāds lūzuma punkts, kad es savā dzīvē nonācu, kad es biju tik ļoti slima, gan emocionāli, gan fiziski. Varbūt tāda diagnoze kāda nebija, bet vispār man visu mūžu bija tāda depresija dziļa, dziļa depresija. Es nevarēju tikt no viņas ārā, varbūt tur bišķiņ labāk palika, un pēc tam atkal un atkal. Un, ja būtu varbūt diagnoze, tad uzstādīt, man būtu depresija, veģetatīvā disoja, man bija tur lēkums, visāds nāc virsū. Man bija ļoti daudz fiziskas, pilns komplekts. Pilns komplekts. Nu tā, pastāst. Un tad, kad es iepazinu Dievu, un kad sākās tā dziedināšana, un es to varu pateikt, ka dvēseles dziedināšana tas ir ļoti sāpīgs process. Tāpēc, ka tad Dievs ceļ gaismā visas tās traumas, kas tev ir, un tev viņām jāiemācās ir tikt galā, Jo kā tu varēsi tikt izdziedināts, ja tev tā rēta, netiek atvērta vai netiek viņa celta gaismā. Un tad ļoti labi nāk palīgā visādi palīglīdzekļi, Kā es saku, Dieva vārds, tas ir primārais vispār pāri visam, bet tad ļoti labi palīdz kā atbrīvošana visādi semināri, kā encounters, kas arī pie mums bija šeit, Tātad atbrīvošanas visādi semināri. Tad vēl ļoti labi palīdz privāts garīgas konsultācijas, ar garīgo padomdevēju, Var arī izmantot psihologu, bet tas nav īsti tas, jo psihologs, viņš var tikai tev tā kā apārstēt, tāpat kā tu zālīs lieto. Bet, ja tu gribi dziļi dvēseles dziedināšanu, tev vajag garīgo padomdevēju, kas ir garīgs, nozīmē, ka viņš ir ar Dievu, saistīts, kas tev var aizlūgt par tevīm, jo Dievs jau dziedina. Psihologs jau nedziedina tavu dvēseli. Tālāk. Vēl man ļoti palīdzēja arī papildus literatūra, kas izmantoja dažādi, lai saprastu, kas notiek ar manām emocijām, kas notiek ar manu prātu. Jo man bija tā, ka es nespēju just prieku, kā jau es teicu, nespēju just prieku, nespēju just pozitīvas emocijas, un visu laiku patstāvīgi tāda depresīvs stāvoklis. Un depresīvs stāvoklis rodas no tā, ka tev ķīmiskie procesi smadzenē nenoris pareizi, jo tev nav pareizi iestrādes, nepareizi domāšana, un tā kā tev smadzenes ražo nepareizi tos ķimikālijas, tev uzreiz nepareizes emocijas. Un es saku, tas visu laiku kā tāds aburtais loks, kurā tu esi, un tu netiec ārā. Bet Dievs man caur šīm arī visādi literatūra un viss parādīja to, ka jāmaina domāšana, ļoti jāstrādā pie domāšanas, ļoti jāstrādā par to, ko tu domā, kā tu domā, Jātiek galā ar nepiedošanu, Jāmācās uzticēties, tātad prasīt palīdzību cilvēkiem, jāmācās atvērties, dalīties ar emocijām. Un pats galvenais, kas man ļoti palīdzēja, tā ir kalpošana. Kalpošana tas vispār ir tas viens no veidiem, kas man ir palīdzējis iegūt dvēseles dziedināšanai. Un vēl viens tāds svarīgs fakts, ko varbūt daudz nezina, cilvēkam, kuram ir nedziedināta dvēsele, viņš nevar saņemt un dzirdēt no Dieva. Un to es varu personīgi pateikt. Viņš varbūt domā, ka Dievs viņam kaut ko jau noteikti, bet reāli tāda Dieva vadība, es runāju par reāli tādu Dieva vadību, kad pareizas lietas darīt pareizā virzienā reāli, ka tu redz to vīziju, kur Dievs tev ved, tādas viņiem nav. Tāpēc, kāpēc? Mēs jau pagājušajā reizi bija šī rakstvieta, ja tu stāvi Dievu priekšā un tu lūdz nepiedošanā, tad Dievs tev nevar piedot, viņš tev nevar uzklausīt. Un tas ir ļoti vienkāršs princips. Un cilvēkam viņam nav, un es, kad satieku tādus cilvēkus, kam ir nedziedināts dvēseles, viņi ir tādi tramīgi. Žēl, te viņi ir pilnīgi, viņiem nav iespējams normāli parunāt. Un viņi laik maina savas domas. Viņi maina, es jums varu pateikt, ka Dievs darbojas tā, ka viņš tev iedod vīziju, viņš tev iedod konkrētu mērķi, un uz to viņš tev virza.
Bet ja tev domas mainās, draugs, ik pēc pusstundas vai ik pēc nedēļas vai ik pēc mēneša, tas nav no Dieva. Ja tu vienu dienu domā šito un nākošā dienā tu domā pavisam kaut ko citu, tas nav no Dieva. Dievs tā nevar. Dievs ir konkrēts. Viņš iedod vīziju, viņš iedod mērķi, viņš iedod stratēģiju, kamēr tu to neesi piepildījis, kamēr tu to neesi sasniedz savā dzīvē. Tad tas nav no Dieva, saprot. Un tādi cilvēki, kuriem nedziedināts dvēseles, viņus laiks staigā un skraid apkārt. Un es saku, viņi aiziet tur uz vienu draudzi, ja viņi tur saklausās, viņi, šitas man tik ļoti aizvaino. Tad viņi skrien uz nākošo atkal apvainojas, un tā viņi skrien tagad tādu zaķīšu apkārt, ja. Kamēr viņi nesaņem šo dvēseles dziedināšanu. Tāpatās ļoti daudz citu cilvēki, ja, kā agresīvi atnāk, uzbrūkt, un visu to tu sabrauc virsū. Un atkal iet tālāk, un atkal nākošam brauc virsū. Nu, tas tāds, bet tev jāsaprot, ka ko mēs varam darīt, ja? Mēs jau īsti neko tur nevaram darīt. Tu vari to cilvēku normāli, ja, pateikt viņam, kāda cilvēks miedz tavu problēmu, bet viņš pats izdara izvēli, ja? Cilvēks ar nedziedinātu dvēseli visticamāk bieži vien izdarīs nepareizo virzienā izvēli, ja? Bet vienīgais, ko tu vari darīt, ir lūgt par šo cilvēku. Iestāties par to cilvēku lūgšanās, lai viņš izdara pareizi izvēli. Jo tad, kad viņš skraidīs apkārt, tā kā ievainots, zini kā, kad dzīvnieks ir ievainots, un tu viņam gribi palīdzēt, ko viņš dara? Uzbrūk tev, vai ne? Viņš tev uzbrūk, jo viņam sāp. Un tāpatās ar šo cilvēku, kad viņam mēģinās palīdzēt, viņš tev uzbruks, vai viņš vispār noslēgsies, aizies projām. Tāda cilvēkam nedziedinās dvēseles. Un trešais tad punkts. Jā, kā es teicu, tas ir process, man tas prasīja ļoti ilgi. Un trešais punkts ir dvēseles transformācija. Jo tad, kad dvēsele ir dziedināta, Dievs grib viņu transformēt pēc savas līdzības un savu tā. Tad notiek šī savienošanās ar Dievu. Viņš negrib tikai tev dziedināt, bet viņš tev grib pārveidot. Lai tu spētu darīt to funkciju, ko viņš tev radīs darīt, un atspoguļoti pašu Dievu Jēzu Kristu. Un šis mīļais draugs, šis process ir tas, kas var notikt visu mūžu garumā. Tas nav kaut kas tāds, kas notiek vienā momentā. Bet, kā es teicu, tu nevari, tur nav īstā, ka tu vari saprast, kad tagad notika dziedināšana, kad tagad notika transformācija. Tas varbūt tās arī pamīšas var notikt, ja? Var notikt dvēseles dziedināšana un transformācija. Tas ir saistīts. Bet, atkal, transformācija dvēseles ir iespējama tikai vienīgi caur personīgām attiecībām ar Dievu. Nav personīgas attiecības ar Dievu, nav dvēseles transformācijas, nav dvēseles dziedināšana, vispār nav nekāds izmaiņas. Ja? Tātad Bībele plus lūkšanas, Bībele plus lūkšanas, ja? Sadraudzība ar Dievu. Ja? Un jūs varat paši paskatīties, ja? Cik daudz laika tu pavadi ar Dievu, tik liels ar izmaiņas tev būs dzīve. Jo tu mazāk vēl Dievam laiku sadraudzībā ar Dievu lūkšanām, Bībeles lasīšanām, jo tev lēnāk notiks izmaiņas, ja vispār viņas notiks. Ļoti vienkārši. Man dvēseles dziedināšana un transformācija notikusi tikai un vienīgi, tāpēc, ka tad, kad es sāku, es pavadīju 4, 5 un vairāk stundas ar Dievu. Ja tu tāds nepavadi, tad rēķini, man bija 5 gadi, tev būs 15 gadi. Reiz 3, ja. Ja tu pavadi tur zem stundas, vispār, es nezinu, cik tev ilgi tas prasīs. Tas ir no personīgās pieredzes. Protams, ka es tagad vairs nesēžu 4 vai 5 stundas vai pat ne 3, tāpēc, ka man nevajag to vairāk. Bet tādā brīdī, kad notiek šī dvēseles dziedināšana, tev ir nepieciešams pavadīt ar Dievu ļoti daudz laika. Ļoti daudz laika. Kas vēl notiek caur lūkšanām un lasīšanu Bībeles, ja? Tu atjauno savu prātu, ja? Tas ir ļoti svarīgi. Notiek ne tikai dvēseles, ja? Transformācija notiek caur prātu atjaunošanu, caur emociju atjaunošanu, caur gribas atjaunošanu. Svarīga loma šī transformācijas procesā, kā arī dziedināšanas procesā, ir būt draudzē, piederēt pie draudzes, būt grupiņā, apmeklēt visi iespējamos pasākumus, kur tu vien var būt, lai tu būtu Dieva atmosfērā, lai tu būtu Dieva klātbūtnē.
Jo kāpēc? Pēc, ka tur, kur ir Dieva gars, tur ir brīvība, vai ne? Un ja tu esi Dieva atmosfērā, ja tu esi Dieva klātbūtnē, tad tur ir brīvība un tur var notikt šī gars, var darboties pie tevīm. Jo tad, kad mēs atzīstam un kad mūsos ir šis gars, mēs viņu neredzam. Kā mēs redzējām tajā schēmā, ja? Vispirms ir ķermenis, kas mūs apņem, tad ir dvēseliskais, un to mēs vairāk to dvēselisko sajūtam, jo mēs redzam, mēs jūtam, ja? Mēs sasmažojam, ja? Un dvēseliskais ir tas, kas atbild par mūsu emocijām un tā tālāk, bet gars ir kaut kur pavisam dziļiekši. Pavisam, bet tev vajag, lai tev tas gars pārņem tavu dvēseli un tavu ķermeni, ja? Lai gars sāk dominēt, lai tas iekšējais cilvēks sāk dominēt par to ārējo cilvēku. Un tāpēc ir svarīgi barot savu garu, nevis barot savas emocijas vai prātu vai kaut ko citu, bet garu. Un gara barošana, ja, notiek tikai vienīgi ar Dievu vārdu, Dievu klātbūtnē, draudzē, lasot Bībeli, esot personīgās attiecībās ar Dievu, skatoties dievkalpojumus un tā tālāk un tā tālāk. Jo vairāk, jo labāk. Un tas ir ļoti vienkārši. Ar ko tu sev baros, ar to tu arī dzīvos. Ja, ja tu baros savu miesu, tad tu dzīvos miesā, ja tu baros savu garu, tu dzīvos garā. Viss ir vienkārši. Jūs piekrītat, ja? Nav nekā sarežģīt, ja. Cilvēki saprot vienkārši lietas, bet garīgas lietas viņi nesaprot. Un 2. Korintiešiem 3.18, ja. 2. Korintiešiem 3.18. Rakstīts, bet mēs visi atsaktām sejām spoguļojamies tā kunga spožumā, topam pārvērsti viņa paša līdzībā no spožuma uz spožumu, un to dara tā kunga gars, ja. Tad, kad tu esi sadraudzībā ar Dievu, kad tu esi Dieva klātbūtnē, Dieva atmosfērā, Dieva gars, tev pārvērst, tu spoguļojies Dieva spožumā, ja, jo tu esi dzīvā Dieva attēls, ja. Tu atspoguļo Dievu. Tu atspoguļo Dievu. Tas ir ļoti svarīgi. Tu gribi atspoguļot Dievu. Ja tu gribi staigāt miesā. Tā arī brīvā gribas. Ļoti daudz cilvēku sev laupa daudz svētību. Ja? Viņi nolaupa sev svētību ar to, ka viņi Dievu neliek pirmajā vietā. Viņi nododas kaut kādām citām lietām un viņi... Mēs te runājām online grupā, ja cilvēks saka, es tā kā vāveru skrienu ritenīm un tas laik nav laiks. Nekam nav laiks, un kur nu vēl Dievam laiks. Un cilvēks saka, man visu laiku visiem jādožana, ja, tur man tas jāsodā, jo man tas man jāsaka, no man bērnu, un visu tā dzīve ir tik ļoti aizņemta sarežģīta. Un cilvēks pat nesaprot, ka viņš laupa sev svētību, ko Dievs viņam grib dot, ja viņš pavadītu laiku un kalpot Dievam, jo tur tā svētība vienkārši ir daudz ievērojamāk nekā to, ko viņš tur te miesā tur savās nedziedinātajā prātā domāja. Bet, lai līdz tam nonākt, ja, tas ir process. Es varu pateikt, ka es arī to nesaprotu. Ja man tagad kāds tad ar tādu domāšanu, ar tādu prātu, nevelti Bībeli saka, ka šīs pasaules velns apstulbojas acis, lai mēs nesaprotu, ja nedzirdētu, neredzēt. Ja man ar to prātu kāds būtu bakstījis un teicis, ka tev to vajag, tu redzi, kāds paskaties, mēs pateiktu, stulbs, tas vispār nav vajadzīgs. Vispār. Ļoti daudz cilvēki tik ļoti apvainojušies uz Dievu, ļoti apvainojušies, ka viņi pat neko dzirdēt negrib. Un kad es redzu tās teiksnīs, kad varsot, kāds Dievs, nav nekāda Dieva, ja? Ik viens cilvēks saprot, kad ir kaut kas augstāks, ka ir kaut kas cits. Un mēs taču neesam tikai tā kā, kad mēs te esam un nomirsim visu, tad beigs, to kurš cilvēks saprot, ka tāds nav. Kad ir kaut kas cits, ka ir kaut kas vairāk. Un tā, bet cilvēki ir apvainojušies, viņi kaut ko nav saņēmuši, viņi kaut ko nav sapratuši un tā tālāk. Un līdz ar to viss tāds vēl lielāk nedziedināt dvēseliskas problēmas. Ja? Jo cilvēks, kurš apvainojas Dievu, viņam vispār ļoti liels nedziedināt dvēseliskas problēmas. Ja? Ļoti grūti nākt pie Dieva. Ja? Cilvēkiem ļoti grūti nākt pie Dieva. Visi kaut ko visādas muļķības meklē, visi kaut kam tic, bet pie Dieva nākt tā milzīga problēma. Bet man ir ļoti labs ziņas. Ja tev šodien ir nedziedināta dvēsele,
un tu to pēc visiem šito, ko es runāju, saproti, ka tev ir nedziedināta dvēsele. Un tu esi nedziedināts, ja? Tad tev ir iespēja šodien pieņemt pareizo lēmumu un aizliegt sev un sakot Jēzum, ja? Gabriela varbūt varētu paspēlēt mums dziesmiņu. Un vienkārši es negribu, lai cilvēki, ja, es vienkārši redzu tās nomocītas dvēselītes, staigā apkārt nomocījušās, nevar atrast, kur tā patiesība, un tur meklē, un žēļ meklē, un visu kaut kur meklē, un nevar atrast, ja. Tas to ir teikt, ka nevajag staigāt un mocīties, nevajag tur kaut kāds sviests rakstīt vai izgudrot, lai sev pievērst uzmanību, un tagad tāpat tur staigā savās muļķībās, ja. Griezies pie Dieva, griezies pie savu radītāju. Viņš vienīgais grib tev palīdzēt, ja? Viņš grib tev sniegt to dvēseles dziedināšanu, šo transformāciju, ja? Atjaunošanu. Lai tu, kā viņa radījums, spētu atspoguļot Dievu, viņa dēlu Jēzu Kristu, pilnā godībā. Tā ir vislielākā Dieva griba, jo Bībele saka, ka Dievs tik ļoti šo pasauli ir mīlējis, ka viņš ir devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas viņam tic, nepazust, bet iemantot mūžīgo dzīvību. Bet mūžīgā dzīvība tas ir tikai tāda daļa no tā, ko Dievs grib sniegt, bet viņš grib sniegt arī dziedināšanu, atjaunošanu, atbrīvošanu. Viss, pilnu dzīvi. Pilnu dzīvi. Un es gribu aizlūgt nelielu lūkšanu, bet pēc tam es arī aicināšu, ja kādam varbūt tās ir nepieciešams, un viņš saprot, ka viņam ir nedziedināta dvēsele, aizlūgt par jums. Es varu nākt priekšā, es aizlūkšu par jums, lai Dievs pieskaras jums un palīdz saņemt šo dziedināšanu. Halleluja! Mēs tev pateicamies, debes Tēvs, kungs. Paldies tev, ka tu esi radījis mūs ar garu, kas tevi pieņem, ja mēs gribam pieņemt tevi savā garā, ar dvēseli, kas atspoguļo un izsaka tev, kungs. Paldies tev, ka mēs esam tik brīnišķīgi radīti. Paldies tev, Dievs. Un māc mums šodien, māc mums katru dienu aizliegt sevi un sakot tev, nodoties tev. Lai mēs aizliedzam savu dabisko prātu, savu gribu, savas emocijas, attīri mūsu dvēseli, šķīst mūsu, kungs, katru dienu, mazgā mūs ar savu vārdu, kungs. Lai tavs svētais gars pieskaras un veic izmaiņas mūsu dzīvēs. Pārveido katru mūsu dvēseles daļu, pārveido mūsu Dievs, pārveido mūsu prātu un emocijas un gribu, lai mēs varētu atspoguļot tevi, Dievs, un izpaust tevi, Dievs, caur tavu dēlu, Jēzu Kristu. Mēs tev pateicamies, kungs. Paldies tev, svētais Dievs. Mēs tev pateicamies par šo upuri. Pateicamies tev par tavu žēlstību, Dievs. Paldies tev, ka tu mīli mūs un ka tu esi atradis šo iespēju, kā atkal savienoties ar tevi, kā saņemt šo dziedināšanu, kā saņemt šo atbrīvošanu, kungs. Paldies tev, mēs slavējam, mēs pielūdzam tevi. Jēzus Kristus vārdā. Amen.